Labdien! Šodien mēs turpināsim ar vīriešu tēmu. Tā kā mēs solījām jums iepriekš, kā runāsim par vīriešiem, un tāpēc iepriekš mēs jau iesākām. Un arī parunāsim par to stigmatizāciju, kas arī ir sabiedrības vidū. Piemēram, ka brīžiem ir dzirdēts tāds, ka sievietes saka, ka ar vīrieti grūti runāt, ka viņš neko īsti nesaprot attiecībās. Kā būtu ar šo? Nu jā, es domāju, ka tas ir sabiedrībā kopumā tā kā dominējoši, ka sievietes tā kā saprot attiecības un vīrieši neko nesaprot un daļ tā problēmas. Jā, bet, un arī es domāju, tā ir taisnība, ka vīrieši publiski mazāk runā, pauž par emocijām, par attiecībām. Var paņemt manu Facebooku, paskatīties, un ja ir šīs tēmas par emocijām, tad vairāk komentē sievietes, tur 10 sieviešu komentāri, 1 vīriešu. Jā, un apmēram tas vīriešu ir tāds, ka tu tiek ar visu galā, visu kārtībā, tur tikai vajag čik. Jā, savukārt, kad cilvēki atnāk te uz terapiju ar kaut kādām grūtībām, jā, tad izrādās, ka arī vīrieši pārdzīvo un domā un cenšas tāpat kā sievietes. Jā, un tā iekšējā pasaule strādā līdzīgi, bet tiešām varbūt ir kaut kur mazāk tādu instrumentu, kā ar to tikt galā. Jā. Un tradicionāli sievietes dalās ar draudzenēm, runājās, bet vīrieši tā kā var pasportot kopā, bet reti par kaut ko var parunāt, jā, un arī publiski ir tas, ka jābūt stipram, jānes medījumu, tur sportisti ir forši, sportiskie panākumi, jā, bet tas, kas viņam tur galvā notiek, jā, tad, tā kā it kā nav svarīgi. Jā, un tā kā pirms jaunā gada tie sportisti mira ļoti, un tad visi brīnās, kā tā, jā, jauni un mirst. Bet, es domāju, tas, ka ir tāds stereotips, ka jābūt stipram no vienas puses, un no otras puses, ka nav, sanāk vīrietis nekādīgi netiek apmācīts, kā tad ar dzīvi tikt galā. Jā, kā tikt galā ar dusmām, bailēm, kā komunicēt, ko darīt, kad bērns piedzimst, jā, vai ko darīt, kad sieva raud vai ir neapmierināta. Un ļoti bieži viņi vienkārši neko par to nezin. Jā, bet tā labā ziņa, ko jau es arī pagājušais minēju, kad aizvien vairāk nāk jauni vīrieši, jā, tieši, piemēram, ir attiecības, ir grūti, saprot, ka kaut kas nav, un viņš atnāk, lai uzlabotu un salabotu un mācītos, un tas ir forši. Tāds ievads. Un es tā tieši domāju, kāpēc vīrieši nav apmācīti, respektīvi, kur tas ir sabiedrības tā kā nespēja atļaut vīrietiem būt cilvēcīgākam, nevis kaut kādam superhero vai supervaronis, jā, vai tas ir tā kā pats vīrietis neuzdrošinās arī parādīt to savu vājumu. Es domāju, viens ir, ka 1000 gadu sievietes sēdēja, auklēja bērnus, runājās, jā, vīrieši gāja medībās, jābūt klusu, jābūt efektīvam, nejust sāpes, nejust bailes. Jā, un tagad to varētu caur sportu realizēt vai caur biznesu, bet nav tāda, šis jaunais, kā tad jaunos apstākļos tikt galā, kad, piemēram, ir dusmas, bet nevar sist, jā, vai ir bailes, un ko ar viņām darīt. Jā, un tas vēl nav radies, un sanāk, ka bioloģiski
Nu, tā kā jātiek galā, un tā visa sabiedrība uz to iet. Jā, ja tu vīrietis, tad tev stipram jābūt, sieviete var paraudāt, vīrietis nedrīkst. Tas, es domāju, viens. Otrs, kas ir vispār visā medicīnā, mums absolūti nav kaut kāda mācība, kā tad būt veselam un stipram. Nu, piemēram, kā pareiza stāja, regulāra fiziskā aktivitāte, kā sajust savu ķermeni, paēdi, sajūti, vai tas ēdiens tev der vai neder, vai tu stiprāks vai vājāks no tā. Un tāpat, kā tad tikt galā ar to, kas ir galvā. Ja? Un arī dažkārt varbūt mammas meitenēm kaut ko var pamācīt, ja? Vai parunāties, bet ļoti bieži nē. Un ko tēti var pamācīt, bieži tas stāsts ir tāds, ka tētis ir interesējies par atzīmēm. Atnes parādi atzīmes, nu tad ir ok. Jā, labāks variants jau var kopā, piemēram, pasportot. Tas jau tas tētis ir krūts. Jā. Un ja vēl var palīdzēt, ja, kā tikt galā tur skolā, nezinu, ka kāds apsaukājas vai kāda meitene negrib draudzēties, nu, tas, man liekas, jau super krūts, bet tas tāds retums. Ja. Bet sabiedrībā tā kā vispār nav tādas mācības, kā būt veselam. Un te es nezinu, kādēļ. Jā, manas versijas ir, ka citiem cilvēkiem nav izdevīgi, ka katrs individs ir vesels. Jā, kāpēc tur farmācijas kompānijai vajadzētu veselus cilvēkus, piemēram. Tas ir ļoti interesanti. Un jūs, skatītāji, kā jūs domājat, kāpēc tas nav izdevīgi kādam būt, lai cilvēks ir vesels? Jā, vai jums, piemēram, ir izdevīgi, ka citi ir veseli, vai izdevīgi, ka citi ir vājāki? Jā, tas ir ļoti interesants. Pie tā mēs varētu atgriezties kādu citu reizi. Un vēl tikai atgriezties pie stereotipiem. Varbūt arī par to vājumu, ka vīrietim jābūt spēcīgam, ka vīrietim nepiestāv asaras un jāiztur visas sāpes. Ko ar to var darīt? Ir iespējams kaut kā to labot? Nu jā, ka tur ir jāmācās un tā kā jāievieš kaut kāda jauna kultūra. Jā, ja vīrietis baidās, nemāk nopelnīt, tad kā pārvarēt bailes, kā mācīties nopelnīt, kā mācīties komunicēt. Ļoti, es domāju, te varbūt tas atšķirās. Vīriešiem ir grūtāk zaudēt. Jā, zaudējums ir apmēram, ka es nekas neesmu, viss pasaules gals. Jā, un tīpaši, ja vīrietis liek visu uz biznesu vai sportu, un tad viņam kaut kas tur noplīst, jā, tad ir baigā katastrofa. Sievietē tādā ziņā ir vieglāk, jo, piemēram, skaitās, ka sieviete jau ir realizējusies, ja ir bērni. Jā, tad it kā jau, ja ir bērns, tad viņa nevar tik dziļi iekrist. Jā, bet ja vīrietis, teiksim, krīzē visu zaudē, jā, un tad viņš tur nervozē, paliek dusmīgāks, bēdīgāks, sieva aiziet, jā, tā katastrofa padziļinās, un tāpēc, es domāju, arī biežāk ir vīriešu pašnāvības, ka nav instrumentu, ko tad ar to darīt, jā, kā noturēt savu pašapziņu. Mamuts nav nomedīts, jā, sieva aiziet, jā, tad to agresiju vērš uz sevi. Es tieši domāju par bērnu, jo tagad mūsdienās ir redzēts un dzirdēts, ka vīrieši ļoti iesaistās bērnu audzināšanā. Un, vai tas ir palīdzoši par to gadījumu, ka jūs minējat, ka tomēr sieviete ir bērns? Un, ja vīrietis arī ieguldās bērnā, tas ir palīdzoši, vai tomēr tas nav līdzvērtīgi? Palīdzoši kam?
vīrietim, tā kā, respektīvi, ka viņam ir arī vēl kaut kas vairāk nekā tas vienīgais bizness. Jā, tas ir ļoti arī palīdzoši, un tie vīrieši, kas nāk, es arī tā kā viņiem citreiz pilnīgi tā kā mācu, ka tas, ka jūs tētis, ir tāda jūsu milzīgs ieguvums, realizācija, varēšana, un jūs esat stiprs un malacis, un tas ļoti, ļoti palīdz. Un tad viņi tā kā sāk komunicēt, un viņiem rodas, viņi tad var balstīties ne tikai uz to, ka viņi nopelna, piemēram, bet arī, ka viņi ir forši tēti, un caur to viņi iemācās komunicēt, jo ar bērnu mēs ļoti bieži tā kā sevī nonākam tajā kaut kādā agrākā vecumā, un tad var kaut ko iemācīties pa jaunu, un tā kā būt tā kā bērns, priecāties tā kā bērns, smaidīt, brīnīties, kas tas par akmentiņu, vai... Tad, un protams, ka, es domāju, ka tas ir adaptīvi mūsdienās kaut kas jauns, ko apgūt, šo tēta lomu, realizēties, un tas palīdzēs izdzīvot arī citās situācijās. Es vēl iedomājos par tādu jautājumu, par terapiju atgriežoties pie terapijas. Vīrieši pēc 40, 50 gadiem viņi nāk, vai viņiem viss ir atrisināts un tur īsti nav pie kā strādāt? Ar terapiju ir ļoti interesanti. Pie katra no mums nāk kaut kāda sava grupa. Piemēram, man ar pusauģiem nesanāk. Pēc 40 gadiem nāk gan vīrieši, gan sievietes, pēc 50 jau ļoti maz. Bet arī sievietes nē. Es pat teiktu, pēc 50 laikam vairāk vīrieši ir atnākuši. Tieši pie manis. Bet citiem kolēģiem iespējams tas atšķirās, un varbūt kādam ir tieši talants ar cilvēkiem pēc 50 strādāt un vairāk nāk. Citi kolēģi var papildināt, bet tur tiešām pēc 50 gadiem mūsu psihe viņa jau ir tāda ļoti, tā kā tādas iebrauktas sliedes, un ir ļoti grūti pārkārtoties. Un te, piemēram, ir vīriešu grupa, kuri nāk, piemēram, tie 50, 55, viņi veiksmīgi biznesā nopelnījuši, tur sapelnījuši dzīvokļus, mājas, un pēkšņi sieva aiziet. Un viņš ir dzīvojis ar to, ka viņš pelna, un ja viņš pelna un visu nodrošina, tad viss būs labi. Un tad ir šoks, sieva aiziet, tā komunikācija ar bērniem, citiem vairāk, citiem mazāk, bet ja viņai ir, tad tas ir vismaz pavadiens, pie kā noturēties. Bet it kā tad sabrūk tāda visa filozofija, es to ģimeni veidoju, es nodrošinu, viss ir labi. Bet, protams, to, ko stāsta par to agrāko, tad, ja tur kaut ko agrāk, tur sieva kaut ko mēģinājusi runāt, vai bērni, ka kaut kas vajag parunāties vai patusēt, tad nē, nav laika darbs, redzat, es pelnu, un visi tā kā tam piekrīt, bet beigās izrādās, ka tās attiecības viņas ir sabrukušas, un ka uz to spēju nopelnīt naudu, viņa tagad neko nedod, un iestājas kaut kāda nelaime, depresija, trauksme, kaut kas nesaprotams, panikas lēkmes, mirdzaritmija. Tā kā, un to, ko es visu laiku mēģinu pateikt, kad tam vīrietim, kuram kādreiz būs 50, viņam būtu labi
jau no dzimšanas, ka viņš ir laimīgs, tur var dusmoties, var izteikt savu viedokli, kādreiz var neklausīt un iepazīst emocijas. Skolā, ja ir mobbings, tad to obligāti novērst, jā, vai viņš ir tas mobbingotājs, vai viņš ir upuris, jā, jo ne upura, ne varmākas loma, viņa nenodrošina attiecības, jā, viņa var dot kaut kādu dominēšanu, bet ja tas nobrūk, jā, tad ir katastrofa. Jā, es kaut kur aizrunājos tālu. Jā. Īstenībā mēs vēl varam ļoti daudz par šo tēmu runāt. Līdz ar to es domāju, ka šodien mēs ar to apstāsimies. Un klausītāji un skatītāji, ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar vīriešiem vai arī citi, lūdzu dalieties. Jā, un šodien mēs ar jums atvadamies. Jā, jūs varat Facebookā, es ielikšu droši vien video vai YouTube'ā, tur lejā kaut ko pakomentēt vai varbūt kaut ko no savas pieredzes, un tad arī citi varēs lasīt, kā jums iet, un jūs varēsiet lasīt, kā citiem iet. Jā, bet pagaidām šis mums neizdodas, ja, ka tā publika reaģētu uz mūsu. Jā, jo mums arī ļoti svarīga tā atgriezeniskā saite, lai saprastu, vai pareizi mēs ejam, ko jūs gribētu no mūsu puses. Tad tā kā mēs arī varētu tā kā to darīt. Jā, tas būtu forši, jo mēs tā kā meklējam, ja, mēs esam atklājuši, ka mazie rullīši, viņi ģenerē daudz skatījumus. Ja, tad mums ir jāatklāj vēl, kā publika varētu iesaistīties. Jā. Paldies jums! Tiekamies nākamreiz! Atā! Atā!